beidzot mēs esam nonākuši tajā punktā, ka mēs varam izveidot savu jau pirmo sludinājumu. Iepriekšējās video mēs jau izveidojam sagatavu un uzinstalējām mūsu e-podsistēmu. Tagad izstāstīšu, kur kas atrodas, lai jums ērtāk būtu pēc tam strādāt. Šeit mums ir labajā stūrī maciņš, tad uzspiežam listings. Šeit būs jūsu visi sludinājumi, kur jums būs visa informācija, viziti, un vēl šī funkcija apgriedosies vēl, un šeit būs, kā jūs varēsiet updateot savu listingu ar analītikām, statiem. Tad orders sadaļa šeit būs jūsu pasūtījums, kur jūs varēsiet veikt auto-order, tas jau citā video, un settings sadaļa. Šeit ir jūsu accounts, viss product information, links, affiliate links, un help sadaļā message jūs varat sazināties ar mums WhatsAppā, Telegramā, zvanot vai Discordā. Tā kā jā, ķeramies klāt jau sludinājumu ievietošanai. Spiežam uz oranžā add pod listing, un šeit parādās mūsu 3 funkcijas, kā mēs varam ievietot listingu, add multiple listing, add one listing or add quick listing. Add multiple, kad jūs varat ievietot ar vienu reizi vairākus produktus ar vienu to pašu dizainu. Tad mums ir versija, ar ko mēs strādāsim, kad mēs varam vienu produktu tikai ielikt iekšā. Un eksperimentāli, kas ir quick listing, tas būs citā video, bet šeit kā varēs vēl ātrāk ievietot listingu. Tā kā spiežam add one listing un continue. Šeit mēs izvēlamies mūsu produktu. iPhones, chargers vai kāds cits produkts, kas mums nepieciešams, bet iepriekšējā video mēs izveidojām sagatavu priekš iPhone. Tā kā to sagatā mēs izmantojam tikai iPhone. Jūs vēlaties wireless chargeru vai AirPodu, jums viņam jātaisa atsevišķi sagatava. Spiežam iPhone un continue. Šeit ir mūsu sagatava, ko mēs jau izveidojām iepriekš. Un šeit ir, mēs varam paņemt backgroundu, izvēlēties, kā mēs vēlamies, vai mēs varam ievietot savu. Un šeit mēs pievienojam mūsu dizainus. Mēs varam ielikt vienu dizainu, 2, 3, 4, 5 dizainus, kā jūs vien vēlaties. Es ielikšu 4 dizainus. Tad jums atvērās šitā funkcija, kur jūs varat katru dizainu pabīdīt, uztaisīt lielāku, piemēram, ja jūs vēlaties. Šeit jūs varat uzspiest guidelines un redzēt, kā, piemēram, izskatīsies konkrētā telefona. Tad jūs varat izmantot background color, paņemt baltu background vai oranžu background jūs vēlaties un redzēt, jūs varat atstāt. Tad jūs varat arī izdzēst backgroundu un vēl citas funkcijas. Arī nocentrēt varat. Un save. Un pilnībā visiem tāpat jūs varat editot. Kad tas viss ir gatavs, redziet, dizaini ir 4 iekšā, spiežam continue. Šeit jūs varat izvēlēties izkārtojumu, kā jūs vēlaties rindiņā vai zvaigznītē. Šeit jūs redzat, kādas bildes būs mockupā, un šeit jūs varat izvēlēties mockupus. Ir Ziemassvētku tipa mockups un ir citi mockupi. Es ņemšu defaultu un spiežam continue. Un šeit mums ir keyword sadaļa. Šeit mēs ievietojam, par ko mums ir vispār dizains. Piemēram, šis man būs tāpat tests sludinājums, es ierakstīšu black cat un search. Un šeit mums parādās atslēgvārdi. Ja jūs vēlaties dziļāk pastīties analītiku, ko es jums arī iesaku, spiežat show keyword analysis un uzspiežam šeit uz score. Redziet, kā filtriņi šeit notiek. Ir tā, ka atsevišķi šie filtri, ko jūs varat izvēlēties, sākumā no jums ir mūsu atslēgvārds, ko automāts viņš izvēlējās. Scores mums ir attiecība par competitions un skatiem. Atcerieties, jums vajag atrast tāds tēmas, kur ir maz konkurenti, bet ir liels pieprasījums. Konkurenti ir competitions, un pieprasījums ir views, kad cilvēki apstās. Scores, tas ir attiecība, jo lielāks scores, jo atslēgvārds ir lielāks. Un šeit arī noder tā, ka jūs varat, piemēram, tagad paņemt un sarakstīt vienkārši uz lapiņas, ko jūs nākamreiz taisīsiet.
kādus atslēgvārdus. Es paņemšu, piemēram, cat, which, un 4 atslēgvārdus, un create listing. Un sludinājums ir gatavs. Paņemam leprašojam, redziet, mūsu sludinājums ir gatavs. Un viss, kas jums atliek, ir uzspiež un publicēt. Un tā mēs izveidojam mūsu listingu.